Jāni dēls, jādara tā, kā darījuši visi mūsu dzimtas dēli. Visi apņēmuši vecākiem tīkamas sievas. Tad es būšu pirmais, kas negribēs viņiem līdzināties. Puika! Kaimiņu pagasta Zaplīze ir tik strādīga. Tādu māju īpašnieku. Kur precēšanās vai nevien ir? Nē, un vēlreiz nē. Es saku, ka precēšos tikai aiz sirds vajadzības. Kam Jānim Zaplīzes mantā, ja jums pašiem... Es negribu papildināt to pļunduru skaitu, kas bez mīlestības apreces, un tad pēc kāzām acis atvers, un tad viņi ir nelaimīgi. Klausies, tēvu. Ja viņš neprecēs Zaplīzi, tad es... Cik ilgi tad tu gaidīsi? Kamēr miršu. Brangs dēls, kas tēva nāves gaida. Mīļie puiši, labie puiši, apdomājiet jūs, kas ar jums pēc dažiem gadiem, kas ar jums tad būs. Neziņā jūs savu laiku mīļie pavadāt, kamēr beidzot saltais vecums tautsēdams ir klāt. Džin, džin, ritam tam, vajag pasteikties, cik tādi nu dien klāmies. Džin, džin, ritam tam, vajag pasteikties, cik tādi nu dien klāmies. Iekrīt vaigi, nokrīt mati, pārda nosirmo, čun, čun, čurā mute velkas, kas vairs bučos to. Salta gulta cauri krakli, neties galds un augs, un kur eji meitas tevi līk muguri sauc. Džin, džin, ritam tam, vajag precēties, cik tādi nu dien klāmies. Džin, džin, ritam tam, vajag precēties, cik tādi nu dien klāmies. Dzirdi? Zvana ārā. Tev ausīs zvana. Nolikts bija 3. Nevis 3 vai tev šodien bija paredzēts izvadīt, bet, kā saka, pa jaunam. 13. Tas pa vecam ir 1. Pa vecam, pa jaunam. Arī pa vecam visi viļņi savā mūžā vienmēr ir izdarījuši kaut ko tādu, par ko cilvēkiem ir bijis ko brīnīties. Mīļie kaimiņi, redziet, nu, veci viļņi. Ja pazīstieties, tas ir Nelaiķa brālis no Kurzemes puses. Lai nu kā tik ar godu zemītē, Tas viņa brālis tak ir izspļauts vecais vilnis. Tikai bez bārdas.
Vajadzēja ar šiem drāsties uz tam brāļu sudrabkāzam un vēl pāri izkurtiešam ezeru ledumu. Esot labs līdējs. Redz, ar to cilvēku ir tā, ka tu ej pa apsniegušu upi, un kur tā krāce ir tā stiprākā, tur tas ledus ir tas plānākais, un tad tu ej un uzmini tieši uz tās plānākās vietas. Nu, tava dvēsele tagad līdz malām pilna ir piesmēlusies melnā bēdu ūdens. Ar dziļu nopūtu un sāpīgu nošalkšanos tu klausies šīs dienas bēru zvanos, jo pārāk tuvu un pārāk griezīga tavai ausei ir bijusi nāves izskapts šņāpoņa. Ai! Vai tu negribi man ko teikt? Nē, Zaplīs. Vai, Annīt, cik tu šodien esi smuka? Dienas un asinis. Jā, visi dieva rokas. Rozīt palokcenīt. Jānīt, ātrāk uz mājām, kamēr nav vēl atapušies. Mājām. Tas Viļņu Jānis jūsu alīdiņai kā radīts smuks, gudrs un strādīgs, un tādu māju īpašnieks. Katrai cibiņai savs vāciņš atronams. Tik jāmeklē. Panāc šurp. Te man tāds sarkans papīrs gadījies. Sarkanā pērvi jau tagad esot bīstam, labāk, ka viņu aiznes. Nekliedz aizvien tik skaļi, tēvs. Alabne! Ja Dievs tā nebūtu gribējis, tad jau viņš nemaz man tos balsis nebūtu devis. Tu meties pakaļ, aizrauž kādu gabalu. Tu! Tā un apēd kaut vienu māti cepto pīrāgu. Es iedzeršu uz tēva veselību. Es arī iedzeršu savās bērēs. Viļņu Jāni! Nu, ko tu viens? Kur tad tā uzcerētā zaplīzīte, ko? Manos ratos nav vai tā akla? Aplīzīte tagad pilna māja ar studentiem no Rīgas. Viņš kalnu Viļņu Jānim vajag precēties, citādi viņa tukšās klētīs drīzi pēles dies. Vārds tam godu mājas slavu vēl ar vienu nes. Skādi tik par vienu lietu nav tam meitenes. Džin, džin, ritam tam vajag pasteikties. Citādi nu dien plāni plānies. Džin, džin, ritam tam vajag pasteikties. Citādi nu dien plāni plānies. Ja krīt vaigi nokrīt mati vārda nosirmo. Čun, čun, čurā mute velkas, kas vairs bučos to. Salta gulta, cauri krekli netīrs galds un auds. Un kur eji, meitas tevi vecu puisi sauc. Džim, džim, ritam tam, vajag precēties. Citādi nu dien, plāni plānies. Džim, džim, ritam tam, vajag precēties, jā. Citādi nu dien, plāni. Nekad redzi nav bijuši laiki, kad cilvēki mīlestības dēļ vien būtu devušies laulībā. Mīlestība ir laulības āns. Labi, tai laulībai, kur tās netrūkst. Nu, var jau, bez tās viņš tik var jau. Ja tev jāvār ēdienas ar to nosacījumu, tad tev putrēm sāls ūdens jāatmet. Ko, ja tu atmestu? Atmestu sāli. Acu gaišumā. Nāc, nāc. Sanāk! Tikai cauri braucot Rīgai! Pirmā reizi! Gadsimta numurs! Te ir, te nav! Vairāk ir nekā
Sanāk! Tikai caurbraucot! Labdien, Jānī! Saplīzīt, kā tu esi izaugusi? Āburg, kad tad brauksi pie manas māsas labdzīvās? Nāka gaidīšanu, silts ar sildīšanu. Jā, ko sildīt jau nu gan? Ja pārsteidzas, tad iznāk tā kā to no man īkšķi. Te i, te nav, te i, Jānī! te nav, te i, te nav. Sveiki! Burvestības! Jāni, turi no acis nav svaļā. Viss apkārtnes sieviešu lērums uz tirgus plaču. Anī, brauku Viljānis. Kur? Nu, paprovē lenk. Nu. Jāni, labdien! Sveiks, kaimiņienes! Labdien! Smuku meitu esi izaudzējusi. Smukums bez šakluma neiztiek. Jāni! Ļaudis runā, ka visa apkaimē par ļoti strādīgu izdaudzinātu Annas māte. Un šī slava pārgājusi arī uz meitu. Viens un asins. Vare. Kur Jānis. Tā diena nāk, kad Dzirnavu kalnā kārsim šūpoles. Ciglītā džekštē Alīja savus matus sadžekštējusi. Kā viņi kustās. Un vai kāds par viņu dzirdējis kaut viens sliktu vārdu sakām? Viņi jau Rīgā ģimnāzijā un pēc tam pie Šneiderienas 2 gadus. Vai gan skuķim ar eņģeļu izskatu varbūt citādi sirds kā eņģeļu. Ja zinātu, kur pakrist var, spilventiņu paliktu. Ei, ar tevi runāt. Jāni! Viss kārtībā. Ai, gara väin. Vi siivoja eksaulem, un andele ar kaulem, ar kniepe oodate, un smuka lakate. Man pasistu vetale, ispardot silon saale, un perkat elade, priks pruust uskupse. Oi, gara väin. Oi, gara väin. Man passe maael jele, us vetse pauske jele, un nauda lautinem, es dodos procentem. Autse, por kungemanis autse, un lutle tapine, tam sintu rubule. Oi, gara väin. Oi, gara väin. Uni viime passi meite, a raivessuute kleite, tam liitspi braukustje, ja mana brassone. Ta bias vokkas kotje, ka rosita kaputje, kas laika magone, ka ne až virstule. Oi, gara väin. Oi, gara väin. Arlele laprative, el darpet juusu grive, tavien man pavele, tik smuka meitene. Es slēdzu sava kasse, un tevi cik tam prasa, par 1%, uz 2 mēneši. Oi, gara väin. Jā, vai jums šitā zaļā vēl ir? Vai tik viena? Ir, meitiņ, ir, tūlīt atradīsim. Un tā brūnā? Ir. Un cik tas viss maksā saimnieks? Nu, ja jau patīk, tad jau salīksim. Pēc krāsas jau tīri labi. Nu redz, nu tad tik meklēsim ciet. Nu, labi. Kur te man te? Aha, re. Eku. Jaunā kalēja familija arī. Nelūdzu. Vai tie ir tie paši, kas pagājušajā svētdienā pārvācās uz mūsu pagalu? Tie paši. Es zinu. Tie paši. Uno momento. Atļaujiet iepazīties. Visvaris
Lapiņš. Pavasarīgs sveiciens. Ilze. Lūdzu, uz Paldies. mīļu saredzēšanos. Sūpule, jauna sūpule, kas pirks sūpule? Oi, vilnu jāme! Avram! Jauna laudes, kurenta kā zem ārses, kā neklaucēm! Citāda lietini ļoti noderīga iekš kristīga mājas būsene. Lai nu pērk vien citi! Māte man tik maz šūpojas, ka mans pašs šūpūs nav gluži vesels guļus klēcaušas. Un es domāju, ka tas Jānis tāds mems vien ir. Vai! Tiktu viņš man nagos, tad es gan viņam ugunbiksēs ielaistu. Sveiki, Krozīt! Kad vien nebūtu dzirdējis. Vai tad viņš kurls, vai? Pizza, mīts, jādatina sūpuļā, sastāvdā, lakatiļā. Ādam, tu bija pazūs, ko, ā? Vai kursam ir uzkāpt meklēt, tikko timtā neieskrēju. Kāds nars man tur braucat uz tirgu. Bija piesējis pirātiem svešu zirgu. Nemoli gardavoju staigā. Man viņi patīk. Jāni, teičā. Mama. Nāc pazīlēšu, smukais Janskungs. Nāc pazīlēšu tev, dārgais. Tev 2 ceļi priekšā. Tu esi pa pareizo. Un tikai no paša gudrības, kas nāks caur tavu galvu. Tu savam gailītim, Janskungs mīļais, tīra zelta laktiņu rasi. O, Deivela, cilvēka mīļais, smuku mīlēsi, nabagu precēsi, bagāts kļūsi. Deivela, bagāts būsi. Klausieties šurp! Klausieties! Šis ir īpašs brauciens tikai jaunkundzēm par pussenu! Ak, žēlīgs tētiņ, kāda briesmīga atkrava gan nevalkā meitas vārdu. Tirgs jau nav vienīgā vieta, kur var jaunās meitās uzskatīties. Galītes ir daudzas. Kā lai ielien iekšā, vai tur nesēž sātans? Nāk. Pirmā atkal garā. Jānīt! Jānīt! Kā draudzes vecākais, es jums to saku. Priecājieties, ka varat padarīt ko neparastāku. Tētiņ! Grūtāku. Kāda vajadzība tad tevi tik augstu uztrenkusi, ko? Kur gan citur? Es varētu reiz visā tuvumā zvanu skaņas noklausīties. Tev gan ir laime, tās debes skaņas neaizklausīties. Draudzenīt līziņ, lūdzu, nu visu tūti. Mentola, kaklam. Vai tad jau pieguri, vai? Tie apakšā tak nesadzirdēs. Stiprāk nedrīkst, citādi zvans pārplīsīs. Tev pārbīlis? Vai tad brokastu nemaz nesēdis? Taisi muti vaļā, citādi kļūsi kūrus. Man pat laban prāts nenesas uz jokiem. Ko? Man no spokiem? Nes jau kūrus ausu vajag mazgāt. Ak, tu liels kungs! Negrib ar mani runāt! Redz, kas nāk!
Šodien cienīgs tev uz garu runāja. Ko? Es saku, gari runāja. Jā, uz māju. Jāni, nu, kā tad, nu, vienam sviežas? Griežas. Uz viens, jā. Nē, kā tad vienam iet, es prasu. Ak tā, par rasu. Klau, Jāni. Nu, mana govs pēc tava buļļa prasās. Varbūt varētu pēcpusdienu novest. Ko? Kur nu noēs? Tāpat puses cūkām būs jānobaro. Klausies, Jāni, tu laikam roku uz kumēdiņiem mēģini. Nu, kad es jums saku manu acu priekšā. Kad uzkāpa augšā, vai tad vēl dzirdēja? Nu, kad es jums saku manu acu priekšā, un es brīdināju, tu taisi muti vaļā. Nav attaisīts muti, saproti? Dieni! Nu, Jānīt, tad brauksim. Nē, nav augsti. Jānīt, tev taču no tā briesmīgā trokšņa ausis patiešām būs aizkritušas. Būtu labāk nobraukt uz dakteri! Uz traktieri? Ja tu maksā, lai iet? Vai, dieni! Nabaga cilvēks. Tādu nelaimi. Klausies, Jāndēls, ar tādām lietām nevajag jokot. Varbūt vēl ātrumā dakteris kaut ko var līdzēt. Dakteris ir krogā. Jums vajadzētu pie viņa noiet. Jānīt! Nāc, Jānīt! Iepjūkāmi odien dziesmā, drēsmā divi ceļoties. Rāvī krīt, augšu pēdu guļ, kājiņas raustīdam. Ai, guļ, kājiņas raustīdam. Ai, guļ, kājiņas raustīdam. Sperpaliņi rakstā soļus, cepurītes rakstā griež. Kur muļķa rovus papus, viņš guļa mājās, lai ai, bez, viņš guļa mājās, lai ai, bez, Mīļo dakter! Tagad mums ir uzbrukušas tik šausmīgas nepatikšanas, tādas nepatikšanas, ka es patiešām nevaru saprast. Ko mums tagad jāsāk? Ko darīt? Viņš jau pat manu balsi vairs nedzird. Mēli. Parād mēli. Mēli, Jāni! Jāni! Mēli! Nevis Ak, cēli. Dievs, dakters, taču tev saka, nu... Vairāk. Izstiep rokas. Painos, tas nav grūgaņas, bet ause. Šitas slimnieks var mierīgi iet uz mājām. Šitas dzirdētājs jau nu vairs nebūs. Dieniņ! Nekas, meitiņ, alīdiņ, nekas, gan jau kaut ko izdomās. Gan jau. Jānīt. Ei, Zaplīs, kur tad tu dosies? Mīlēšanai tā kā ausu nevajag. Jānīt, būs labi. Brauc. Iesim, Jānīt. Iesim. Jānīt, kāp manā droškā iekšā. Būs labi, Jānīt. Brauksim mājā. Es aizvedīšu. Mājā. Jānīt! Uz māju. Pardon. Viss var nāc, braucam. Dzirdētājs nebūs. Ak, tavu nelaimi. Kā tam nabaga cilvēkam varētu palīdzēt? Jānīt, pagaidi! Jānīt, es braukšu tev līdzi! Jāni, ko tu saki? Ej, nu ej!
Uz mājām! Uz mājām! Oliņas krāsot! Oliņas krāsot! Krāsosim māsiņas, raibas oliņas, dāvāsim bāliņam lieldienas rītā. Es oliņu appušķoju ar sarkanu dzīpariņu, lai nebrieda rudzi mieži, lai nezviedza kumeliņš. Jānīšam pirmā ola par šūpuļa kārumiņu. Tas cēlās rītā agri, virvei baļķi darināt. Sēda apenes, ģenoveva savā nodabā. Ziedēja un gavilēja gaiss, klusi sevi smējās nelabais. Ieklausies, ģenoveva, es gribu būt tās nelabais. Nelabais, labu labais, tāds, kuru žēl ir projām laist. Paskaties, ģenoveva, vai esmu esliks nelabais. Pakoties, ģenoveva, es esmu tās kā Elles skaists. Ģenoveva, Ģenoveva, smēne labais pie sevis. Ģenoveva, Ģenoveva, reiz ir labais uz tevi ne. Labi labais. Ģenoveva, Ģenoveva, smēne labais pie sevis. Ģenoveva, Ģenoveva, reiz ir labais uz tevi ne. Labi labais. Nelabais kā nolems liktenis, Ģenovevai lēnām sakās klāt. Un uzliesmoja sirds, un tās visnu abiem acis mirds. Ieklausies, Ģenoveva, es gribu būt tās nelabais. Nelabais, labu labais, tāds, kuru žēl ir projām laist. Paskaties, Ģenoveva, vai esmu esliks nelabais. Padodies, Ģenoveva, es esmu tāds kā Elles skaists. Ģenoveva, Ģenoveva, smēne labais pie sevis. Ģenoveva, Ģenoveva, reiz nelabais uz tevi ne. Labi labais. Ģenoveva, Ģenoveva, smēne labais pie sevis. Ģenoveva, Ģenoveva, reiz nelabais uz tevi ne. Labi labais. Jāni! Vienmēr! Paga! Nu, griež! Puši! Nu! Šūpojiesi tautu, meita lieldienīšu šūpolēsi. Šūpojiesi tautu, meita lieldienīšu šūpolēs.
Tiešu posi govi, saitas stāli, bērus kumeliņus. Tiešu posi govi, saitas stāli, bērus kumeliņus. Stāli, bērus kumeliņus, sev ražanu āraiņu. Stāli, bērus kumeliņus, sev ražanu āraiņu. Viņu Jānis arī sadomājis šūpāties. Ko tā kurlis mājās viens sēd? Esot jau bijis pie 4 doktoriem. Ko šie? Dzirdētājs vairs nebūšot. Labadiena! Sveicināti! Paglau, Gust! Vaļau saimnieci izšokot! Nu, pietur! Tā? Tā? Hop! Jāni, skap zemē! Mums ar dikti gribās! Gribas! Kas? Nekas. Slikti? Paldies par šūpojienu. Lūdzu. Vai jūs negribat nākt uz istabu? Mēs ar tevu taisamies dzert svētdienas kapiju. Iesim. Tētiņ! Jānīt! Nāc iekšā! Sēdi! Alīde atnesīs mums kapiju, dikti jau gribās dzert. Viesis jau arī dzers! Sēdi! Tu nečiepst ar viņu runādam, viņš jau tikpat kā kurls. Jā, pasaulē tās pašas vecās lietas. Uzbrukumi, laupīšanas, bumbas no vienas, dažādi spaidi no otras puses. O, zemeslodes, esot vairāk kā 100 miljoni jau pilnīgi pildītu bumbu. Tiek ieteikts tās ievietot mitros mūru arsenālos, kur tās rūsa padarot nekaitīgas. Vai arī aizšķūtēt tās uz ziemeļapgabalu tundrām, kur bumba eksplozija nevarētu nekādu postu nodarīt. Nāc, Jānīt, sēdi! Ēd, kad tu cilvēks ēd, tad mute un vēders var priecāties. Kad tu runā, tad tas mēlēji. Un kad tu klausies un dzirdi, tad tas ausī par patikšanu. Bet, kad tu skaties un redzi, tad acis var priecāties. Un kas acī patīk, tajos acis nevar diezgan vien noskatīties. Un smukās meitās arī ne. Jā, smukās meitās arī ne. Bet tu nemaz neteiksi, ka patīk, lai nāk uz viņiem par saimnieci. Atvainojiet, es nesadzirdēju. Tā kā? Tāds
kā tatinātais, un tas grib būt jaunu laiku cilvēks. Es jautāju, vai jūs tādas ziņģes nezināt? Kā diena bez saules, tik drūms ir mans prāts, kur remdēšu sirdi, ko žēlabas māc, un vakara saule, kas rožaini dzies par viņu. Spiež man domāt un ciest. Man gan labāk patīk šāda. Tevi redzot, man karstāk asins rit. Tevi dzirdot, sirds diktāk un diktāk man sit. Jā, tev būs. Tev vajag manai kļūt. Sirds gavilē un tik to vien jūt. Tu patīc man. Patīc bez gala. Vai tādas ziņas jau drīkst dziedāt tikai tai, kas mīt dziļi sirdī? Jūs jau vēl laikam mūsu jauno dzirnavu grūbgaņģi neesat redzējuši. Vai nepaskatīsimies? Kā labi ne? Nu tad ejam. Ko tu tos maisus te esi sakrāvis? Vai es tev šorīt neteicu, ko man sapnis nozīmē? Tev būs precinieks. Tu jau par precēšanos vārdiņu nav runājis. Un ja runās, vai pie tā kurlā iesi? Nu smiekli, nu zināms. Ak, tu, un es? Nāks uz viņiem par puisi. Cits jau nekas neatliks. Kā būs šonakt? Durvis būs vaļā. Jūsu puisis? Jā! Spēcīgs cilvēks. Laikam arī ļoti strādīgs. Tāds pats miets kā visi citi, kā dzēntā lien. Ak, nakt un dienu? Tik uzsītīgi kalprēt atrodami. Jūs pareizi nesadzirdējāt. Es gribēju sacīt, ka... Jā, tas gan var būt. Citus mīlestību padara aklus. Mani tā padarīs kurlāku nekā esmu. Bet... Ko tad jūs mīlējot? Jūs? Un vēlos jūs precēt. Jūs man arī ļoti labi patīkat, un tā, lai viņus par saimnieci būtu, man vēl jau vairāk patiktu. Kāda? Vai kādēļ? Tādēļ, ka nevarat nākt uz Viļņiem. Bet es tak saku, ka varu. Es arī cienu mīlestības varu, tādēļ cienu jūsu liekšanos. Bet es nebūtu neliedzos. Ak, tu auns. Nē, kāpēc par ļaunu? Bet es tak jūs gribu ņemt. Jā, negribat. Braucu prom ar smagu sirdī. Tētiņ. Ko nu? Saproti, ka ilgāk gaidīt vairs nav laika. Ak, tu. Rosite! Rīgas plenši, tagad živai tā, lai jūs maksa nebūtu. Kāpēc? Nu pat, ka piebrauc kurlais Viļņu Jānis, tā rozītei būs laba partija. Ko? Jā, un tu plikatīt ar savu drauģeli ātri, fiks un fertig, pa ķēķi durvīm necaur krokzāli. Novāc. Ejam, ko dari? Oi, kas man sāk pašņāpīju, Bobogā? Teofils. Es. Un apzieri. Ejam. Un dzera naudu. Labi, ejam. Amizieris.
Es saku tā, ar zelta atslēgu katras durvis var attaisīt. Dažreiz vajadzīgs kaut kas pamatīgāks. Vai cik labi, ka jūs esat atnācis šai skaistajā pavasara dienā un neķimrēties ar tām olām. Mana Rozīte un Magonīte arī nav tās latviešu tautas meitas, kas šūpodamās veidīgi savus lindraukus. Nu, beidz visā citādāk. Nu, Jāni, labāk augšā pie mūsu meitiņām. Tur viņš varēs paklausīties gramofonu un pamieloties ar pilsētas gardumiem. Nu. Jums, mīļie ļaudis, saku es, tās trupās nāk no Kurzemes, jo tam pie Ventspils tāds ir mušs, kad vējš no augš un apakš puš. Jo tam pie Ventspils tāds ir mušs, kad vējš no augš un apakš puš. O, meitenes, 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 o, gan strupās, gan viļīgās kā rokoko. Jūs ejošās, lejošās, smejošās, o, no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, o. Kas saka nē, un nē, un nē, tās jāmeklē ir Latgalē. Es braucu viņa sazatikt, šī saka čivs un iesāk slikt. Es braucu viņa sazatikt, šī saka čivs un iesāk slikt. O, meitenes, 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 o, gan strupās, gan viļīgās kā rokoko. Jūs ejošās, lejošās, smejošās, o, no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, o. Bet pašās beigās saucu es, tās kārnās nāk no Vidzemes. Vai tāpēc, lai jūs sliktas sauc, kam miesas maz, tam prāta daudz? Vai tāpēc, lai jūs sliktas sauc, kam miesas maz, tam prāta daudz? O, meitenes, 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 o, gan strupās, gan viļīgās kā rokoko. Jūs ejošās, lejošās, smejošās, o, no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, o. Bet Jāni! Kur ir jūs puķītis? Jā. Ej, viļņu saimniek! Ej, Jāni, ej! Jā. Te nu jaunais viļņu saimniek ir manas puķis. Sveiki, Rozīt! Pumpuriņš, pumpuriņš. Jūs esat pirmo reizi. Tā te ir jāiemet naudiņā. Jūs abas esat dzīvnieku mīļotājs. Jā. Māksla nav naudu nopelnīt, bet sataupīt. Ēdiet. Jā. Nav laika dēdēt. Vajag dzīvot ar pilnu krūti. Rozīt. Runā droši, tas Stapāns tak nedzird. Tu tak viņu ņemtu kaut arī kurls. Nieks par to kurlu, ja man tas students Teofils tik traki nepatika. Bet šitam bija smags. Kad nebūtu brandolīna, tad nebūtu dzērājiņu. Kad nebūtu dzērājiņu, kas barotu krogas meitas. Ej. Neesam vis tik nabags, kā domājam. Tā vēl nav visa. Pie mācītāja mums arī 200. Kur tā nauda var dabūt? Lūdzams, sakiet, ak man arī? Kad es biju jauna meita, es dažādi pelnījos. Ar rokām maizīt pelnu, ar šo to sidrabiņu. Naudas seķē man ir no mātes mātes. Ak, no vīra mātes. Nē, es tak vēl neesmu bijusi precēta. Jā, var jau ar tāpat neprecēta. Tu jūtas, ko viņš tēmē? Es meitīņa kā puķīte, man lietiņas kā Rozīce. Ja jūs puiši neticat, apgāžat, pārbaudāt. Ej, meita galvos ņemsim vidī, es esmu dīk,
Janīt, tikai ietiepīgi neturies pie ārējām iezīmēm. Cik daudz gaišu matu un zilu acu draugu nav kļuvuši nelaimīgi. Vecais Vilnis, tavs tēvs, aizbraucot arī teica, apdomā labi, izdarī gudri. Silta sirds un roku darbi ir daudz vērtīgāk nekā ārējais izskats. Ne jau pūru dēļ precēšos. Labi. Nu? Jāni, kur tad tu brauksi tā sapucējies? Mēs, dārgais, vērtēju pa to grumbuļaino ceļu, kā saka, uz baznīcas līderes ceļš, uz Krodzeņu grumbuļains. Krodzeņu grumbuļains. Pagā, es tev gribēju paprasīt. Uz baznīcas grumbuļains. Vai. Tad jau redzēs. Vai tā Annīte ir tik šatko, kā izdaudzināta? Ko tu? Piens un asinis? Jā, labi. Es skatos, es brīnosi, kas tās tādas meža pēkas. Rai, ritam, rai, rita, rai, ralala, trādi, ralala. Tās ir mūsu saimniekmeitas pavienītī gulēdamas, tās ir mūsu saimniekmeitas pavienītī gulēdamas. Rai, ritam, rai, ralala, trādi, ralala. Vai tādēļ nedziedāti, ka man bija grūzdarbiņas, vai tādēļ nedziedāti, ka man bija grūzdarbiņas. Rai, ritam, rai, ralala, trādi, ralala. Dziedādamies, lustēdamies, grūtus darbus padarīju, dziedādamies, lustēdamies, grūtus darbus padarīju. Rai, ritam, rai, ralala, trādi, ralala. Ēdiet. Un dzēriet. Nemaz nevar izteikt uzmājām. Kā garšo? Viesi brauc! Varbūt caurbraucēji. Viļņu Jānis! Kamēr šis nav ienācis istabā, saklāj gultu. Iedod man kādu šūnāmo. Aha, redz, kā nu tagad jāiztaisās, ko? Aha. Nu! Iedod man kādu šūnāmo, nekur nevar man iedod. Kārtībā! Vai dieniņ, ak, mīļā, dārgā meitiņa. Neesi sapīkusi, no smejies, mīļā meitiņa, smejies. Tūlīt, viss kārtībā. Tūlīt būs gatavs. Redzi, jā, viens ir gatavs. Ak, Dievs! Un negaidi, ka tev vaicās, runā pirmā. Un esi laipni pret viņu kā pati saulīte. Un ja viņš saka, es gribu dzert, tad tev tūlīt jātek un jāatnes ir dzēramais. Un ja tu redz, ka viņam svārkos vai biksēs, krēklā trūkst kāda poga, tev jāsīdz to piešūt. Bet es tak neprotu. Vai es tev neesmu to mācījis? Nāk. Te bija laba saimniece, te mūs laba
mājās. Vai, kādi Sveika, Annas mamma! Pie galda. Kā tā vai, cik labi. Sveiki jūs mājās! Sveiks, mīl! Nu, kur tad Antīte? Aha! Mazās ganes govis gada, lielās pūru darina. Mam, var! Anīte, vai var? Var! Labdien, jūs mājās! Labdien! Mīļā! Raušus nevar Anīti no darba atraut. Esmu atbraucis jums noņemt meitu. Cik ērmoti, aiz tām man pagājušo nakti sapnī vilks aiznesa jēru. Ko? Jēriņu. Jā. Jānīt, paveic, cik smalki mūsu Anīti proti izšūt. Būs jāuztais tēja, aizēj meitu uz aku. Eja pati. Es tikām ar viņu runāšu, un nevajag jau arī nemaz ietlaizt ar pienu. Vai te nebūs mājā piena diezgan izdzēries? Nu, tējas! Vai tās viņam laikam mājās trūkst? Varbūt vēl labāk nekā mūs es neiešu visu. Labi. Ak, kungs un dievs. Nu tad aizēju uz pienu kambaru pēc pienu un es aizskiešu uz pagaru pēc Ir sviesta. tur divam, ko nest. Tad te jau izskatīsies, ka viestāstāsim gluži vien atnes vien tu to pienu arī. Slinkā ļudne. Ah, kungs un dievs. Tad tu paliksi vecās meitās 24 branka skaitlis. Padomā, tas ir branka skaitlis. Tad tu paliksi. Ah, kungs un dievs, būtu tas cilvēks tāds muļķis un noņemt man to krustu no kakla. Ah. Kas ir akla? Mīlestība. Es skatos uz tevi, vējtēm, un domāju, tev arī reiz būs jāmirst. Un tad tu paliksi par zemi. Un tad? Un tad no tevis izaugs zāle. Un tad? Un tad tev apēdīs govs. Un tad? Un tad tevi tā atkal izmetīs ārā. Jā. Un tad, kad es tevi atkal satikšu, es teikšu, vējtev, ka tu esi pārvērties! Es tev kaunas taisnību! Kas 7 malēnis, tas noturēs par vārtiem! Es ir glumas, nokritīs vēl! Es padošu roku! Jūs visi bijāt liecinieki! Jūs visi dzirdējāt! Tu, Liepiņ, un tu, Zāle, un jūs tur, 2 vasuļi! Māte sacīja šī labāk pie kurla nekā pie akla ietu. Un tu? Ļaudis saka, ka es esot gluži kā māte atsitusies. Tad jau nu šai lietā domāšu tāpat kā viņa. Es arī labāk pie kurla nekā pie akla ietu. Ak, lietu? Nē! Ja man arī jāsāk braukt. Palies tad vēl kādu brītiņu. Varbūt gribēsi kādu kumosu iekos. Kamašā iekos? Nē. Jūs krancim to neļaušu. Māte tev gribēja dot ēst. Ko nu par plēšanu? Ai, Jāni! Jānīt! 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 Jānis. Aizgāja, bet kas ar Annīti? Skatīt. Vai? Tavu traku lēkšanu. Es gan turēju jūs par prātīgāk nekā patiesībā esat. Kā tad jūs bēgāt, ja vai kam pakaļ zināties? Bēga no nelaimes dzenos pakaļ laimei. Jānīt, tavu trakumu. Nu, vai vismaz kauli tev ir veseli? Tā jau var tikai nelaimi noķert. Jānīt, tev tai drauškai laikam tapa ir izkritusi. Vai tu esi tas krustās, kuram baznīcā ausis pārplīsušas? Rimsties līziņ. Nekauniniet manis dēļ savu meitēnu.
Līziņa un Ilzi ir manas māšeles. Un es domāju, ka jūs esat... Tu redz, ko viņš ir izdomājis. Janīt, nu, palūdz, nu, tu tam kalējam, lai viņš apskatās tev to droškas tapu, jo tur jau... daudz ko lūk. Tur jau... Jūs gan vēl dar tev nāciet, man palīdz. Veitēl būs raitākies. brangs palīgs. Janīt. Aiznes Līziņu tos laucienu uz istabu. Labi. Vēl. Es tikai nesaprotu, kāpēc tik mazai tapai tik lielu uguni vajag. Janīt. Vai tam nabaga cilvēkam nebūtu jāizstāsta? Jā. Viendien te bija uzklīdus tāda čigāniete. Un tik ilgi mācās virsū kā lietus mākonis, kamēr bija jāļauj, lai izliek mums kārtas. Te nu Ilzi prasīja, lai izliekot, vai jums tās ausis atkal tikšot veselas. Un ko tad viņa teica? Jūs ar kādu sieviņu atkal tikšot pie labas dzirdēšanas. Te nu Ilzi domā, ka tā sieviņa nevarot būt neviena cita, kā tā izdaudzinātā vārdotāja. Mildert, nāciet nu atkal palīgām. Janīt! Jums joku dēļ būtu uz to vārdotāju jānobrauc. Man viņi nevar palīdzēt. Man tikai vienīgi zālīt, kā daktars teica, varot palīdzēt. Es tās nevaru atrast. Vai tad nav zināms, kādā vietā viņa aug? Ir gan, bet es tās vietas vēl neesmu atradis. Meklējiet, Jel. Meklējiet. Nu, Janīt, kalējs saka, ka viss esot kārtībā, varam braukt. Paldies par šīs reizes izpalīdzēšanu. Tas jau ir sīkums. Pagaidām atvainojiet par kavējumu un ar to dieviņu. Es esmu nabaks, vecs puisis, un tādu vēl ir daudz. Daudz parecības jau pārlaidis, smags liktenis man ir žņauds. Es precēju drīz šeit, drīz tur, pēc sievas lūkodams. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Šī mana dzīve bēdīgā, man īstā draudzenē. Un cieta gulta otrajā, man īstā biedrenē. Un kas man sāpes prieku dar, to viņām stāstu gan. Tās allaž mani saprast var, tā šķīkst un raud ar mani. Tās allaž mani saprast var, tā šķīkst un raud ar mani. Jāni, tu guli? Guļu. Jā.
Vai tu dzirdi? Dzirdu. Varbūt ar citu viņš gradzenu smīj. Varbūt ar citu viņš gradzenu smīj. Varbūt ar citu viņš gradzenu smīj. Tētiņ! Tētiņ! Vēl tu stāvi manā varā! Un tas tur to miltu bulli, ar to miltu bulli sapuņķējies! Tavs klusais sāpju vaids, kā ugunīgs piliens, iekrita manā dvēselē. Un manā sirdī iedegas lūkšana par tevi. Vai, Dieni, vai tev ir kāds puslīdz pieņemams padoms prātā? Latvietis ir gudrs tēviņš. Gan viņš pratīs sev izlīdzēties. Vai tad puiši nav, kas ar zirgu noņemtos? Sveiki! Dzirdat? Brālis no tumsas līdz tumsai pa smēdi. Ejiet apsēdieties, es tūlīt. Tas būs ļoti smalks krekls, to jūs laikam savam brāļam. Nē, tas ir mans pūra krekls. Gluži kā nomierīts. Ilz, esmu godīgs un taisns cilvēks. Nevienas meitas vēl tā īsti neesmu mīlējis, vēl neviena man tā īsti nav patikusi, un tādēļ man arī tā pirmā, kur man patīk, jāprecē. Jāni, ja jūs zināt, cik man ir smagi ap sirdi, kad es par jūsu nelaimi domāju, nē, to nemaz nevar izteikt. Jānīt! 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 Jānīt, pagaidi! 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 Sveiks, veitāv! Pagaidi! Jānīt! Jāni, bēda uz tevi skatīties nudien. Par ko tad tā? No tavām acīm un no tava ģīmi jau skaidri redzams, ka tu tāpat visu to zini. Bet tā Ilze jau sen sagājās ar kaimiņu pagastu visvari. Un nākošu svētdienu viņas pirmo reizi uzsauks no kanceles. Bet kur tās lietas šitā stāv? Tur tev, Jānīt, nebūs iemaisīties. Gan jau tas kungs tev palīdzēs atrast to ceļu, pa kuru
tik krietnam puisim, kā tev ir jābrauc. Pelna vējš, kur viņš man atpūtas. Kusies! Hejā! 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 Mēs nu te tagad visi esam apklusuši. Tādēļ, ka katrs sevī kaujamies ar domām, vai kaut kas nav noticis. Nekas nav noticis. Ko tur lai ilgāk domājam un prātojam? Ir noticis. Tie jaunie ļaudis viens otram patīk un ir sadodami kopā. Nu tad lai notiek tā, dzersim viņiem precības. Ak, tad tas īstais vienreiz ir atnācis. Īstais ir gan atnācis. Un kas tas tāds ir? To tu nemūžam neuzminēsi, ja tu 100 gadu diriģētu. Tad jau laikam būs gluži svešs. Laikam gan gluži pazīstams. Viļņu Jānis, tas paņems manu alīdiņu. 2 duču bairīšu, bet labu. Un 4 stopus sūrā tiem, kas grib dzert uz manas meitas un viņas brūdgāna veselību. Bet kā tautā saka, ar meliem tālu netiksi.
Puika! Vai tu esi galīgi dulls kļuvis? Tas dzirnavnieks te visādi sūko, bet tu tikai... Būt! Jāni! Vai tiešām tu nesaproti, ka līdz ko tev sirdī iemeties ķirmis, ir sākusies īstā mīlestība, Jāni? Vai tu neredzi, ka tas ilžoks tevi mīlē? Līziņa, labdien! Kur Ilze? Mājā. Ko viņa dara? Raud. Par ko? Es nezinu. Kāda sērga tad jums uznākusi? Krogojas satika vēju. Un tas jums atnesa lietu? Nē, viņš mums atnesa ziņu, ka viņa meita Alīda drīz deršot kāzas. Un kāpēc jums par to būtu jānoskumst? Alīdu apskaužat? Vai jums var tā kā negribētos dzert kāzu? Tas ir par traku. Jūs te nākat gandrīz ikdienas sagrozat manai māsai galvu, kad esat jau citai brūgans. Tas nemaz nav glīti. Un tad jūs smejaties par manām ērrastībām un mācas žēlabām. Man nemaz nav nācis prātā ar jums jokot. No Alīdas nekā nezinu. Viss, ko es zinu, ir tas, kā ar Ilzi drīz dzerš kāzas. Ko tu skaties? Pratīsies, astās mūs viens? Jeb grib dzirdēt, kā es Ilzi uzrunāju? Es tā esmu dzirdējis, ka tu jau sen esi apņēmusies nākt uz manām mājām par saimnieci. Nebūsies par šito brīdi citādi apdomājusies. Tad viss par to Alīdim nav taisnība. Nē. Es tev nopietni gribu vaicāt. Vai es tev varmaz drusciņu patīku? Kā lai es kliedzu, ka es tevi mīlēju? Es jau tāpat dzirdu. Tu nu pats sacīji, kā lai es kliedzu, ka tevi mīlēju. Tu dzirdi? Tu dzirdi? Jā. Tad jau tā brīnuma zālīte. Tu viņu esi atradis? Jā. Kur tad? Tavā sirdī.
ļaudīm mīroņieties augšā! Mīroņieties augšā! Nebaidieties, labie ļaudis! Mums ir gan miesa, gan kauli, gan dvēseli! Līdz šim viņi bija dēliem izraudzījuši sievas. Mūsēs par zaplīs nedzirdēt negribēja. Lai Jānis viņu tuvāk izpazītu. Tāpēc, ja mēs arī tā pazudām. Visi viņi bijuši cilvēki ar jautru dabu un savā dzīvē izdarījuši kaut ko sevišķu, par ko ļaudīm gadiem pieticis ko runāt. Visi viņu saimniekojot Jānim gāja grūt. Beidzot īsti omulīgs viņš tagad varēs kļūt.